Uzvarot konkursu pirmo kārtu, mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka Latvijas sabiedrībā trūkst optimismu, taisnības sajūtas un pārliecības par valsts ekonomisko stāvokli. Un kā risinājumu šai problēmai mēs atkal varam minēt progresīvais nodoklis. Lai dziļāk izprastu šo nodokļu sistēmu, kā arī, lai spētu labāk un pilnvērtīgāk informēt sabiedrību, mēs devāmies pie šīs jomas ekspertiem, pie biedrības progresīviem. Pats galvenais varētu būt tas, ka ekonomika atdzīvotos. Jo šobrīd tā situācija ir tāda, ka Latvijā uz darba spēku ir vispār kopumā lielākais nodokļu sloks, un tāds nodokļu sloks, kāds ir uz mazajām algām, kā Latvijā, praktiski es nevienu tādu kaut cik normālu valsti nezinu, kur vēl tā būtu. Un līdz ar to, ka tas nodokļu sloks ir tik liels, cilvēkiem paliek ļoti maz naudu uz rokas. Viņi ļoti daudz samaksā nodokļos, un viņiem paliek maz ko tērēt. Un līdz ar to arī cilvēki nav spējīgi pirkt preces, pakalpojumus un citas lietas. Un, lai ekonomika dzīvotu, lai uzņēmējiem būtu, kur realizēt savus produktus, viņi varētu ražot un sniegt pakalpojumus, ir nepieciešami cilvēki, kur ir spējīgi pirkt šos produktus un pakalpojumus. Līdz ar to mums praktiski arī stagnē uzņēmējdarbība. Un, mēs esam tādā aburtā lokā, no kur netiekam ārā, jo liela daļa šo naudu aiziet nodokļos un patiešos valsts kasi, bet un ekonomika stagnē. Vēl viena būtiska lieta ir tas, ka mums dēļ tās proporcionālās plakanās nodokļu sistēmas ir ļoti neizdevīgi ārvalstu investoriem šeit investēt naudu tādos projektos, kas radītu daudz darba vietas. Piemēram, celt mašīnu būvs rūpnīcas. Jo mašīnu būvs rūpnīcās nodarbināti ļoti daudz cilvēki, un viņi saņem salīdzinoši, izņemot vadītājus, saņem salīdzinoši mazas un vidējas algas. Un cilvēkiem Latvijā ar šīm mazām vidējām algām ir ļoti augsts šie nodokļi, līdz ar to katra darba vieta izmaksā ļoti dārgi. Tātad šeit ir izdevīgi taisīt, piemēram, biznesus, jeb uzņēmumus, investēt tādās lietās, kur ir nodarbināti ļoti maz cilvēki, bet apgrozās liela līdzekļi. Pieņemsim kaut kādos spekulatīvos uzņēmumos, kas tirgojas ar nekustamo īpašumu, kas spekulē biržās, kaut kāds sniedz kredītus un tā tālāk, bet nerada reālas vērtības. Līdz ar to mums paiet Latvijai garām tās investīcijas, kas būtu rūpniecībā, kas radītu reālas vērtības, bet šeit iegriežās investīcijas tikai tādas, kas rada spekulatīvo ekonomiku un pūž burbuļus. Tas... Jo viņiem jāsaprot ir viena lieta. Pirmkārt, tas, kad parasti bagāts cilvēks kļūst bagāts, izņemot gadījumus, kad viņš laimē loterijās, viņš kļūst bagāts, izmantojot sabiedrības resursus. Lai šīs uzņēmums varētu strādāt, viņš nodarbina ļoti daudz cilvēkus. Pieņemsim kaut vai 100 cilvēkus, par šos 100 cilvēku izglītību, veselības aprūpi un daudzām citām lietām ir maksājusi valsts no saviem nodokļiem. Un viņš izmanto šos resursus, ko valsts ir ieguldījusi tajos cilvēkos, lai radītu savu bagātību. Ilgstoši dzīvojot valstī, kur ir šī plakanā nodokļu sistēma, arvien pasliktinās sociālā vide. Arvien vairāk cilvēki nevar saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, jo viņi vienkārši to nevar atļauties, un arī valsts sniedz, kas ir pietiekami naudu, lai to atļautos. Viņi saņem sliktāku izglītību, ir sliktāki ceļi, aug noziedzība, un tad bagātiem jāatcerās, ka viņam būs šajā sociālā vidē jādzīvo, ka viņam bērni būs jālaiž uz skolu, kur būs noziedzība, viņa darbinieki arvien vairāk slimos, un būs arvien mazāk izglītot darba spēku un tā tālāk. Līdz ar to pēc noteikta laika sāks ciest paši šie turīgie, solidāri nedaloties ar sabiedrību. Uzklausot ekspertu viedokli, mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka progresīvais nodoklis varētu būt risinājums daudzām Latvijas problēmām. Taču kā realizēt šo ideju? Viens no variantiem ieviest šo ideju būtu revolūcijas ceļā, izmantojot brutālu spēku.
Taču tas ir gaužām absurdi, jo mēs nekā esam mūsdienīgi cilvēki. Taču kā ieviest šo nodokli pavisam demokrātiskā un mūsdienīgā ceļā? Līdz veiksmīgām pārmaiņām vēl ir tāls ceļš ejams. Tāpēc mums ir jāturpina informēt sabiedrību, jālauž tajā esošos stereotipus un jācer, ka galu galā mums visiem kopā tas izdosies.